Tagad jau gan krietni garām, garāki puiši. Laika minūtēm Kenrojs Kembels šoreiz centrēs pēc standarta situācijās. Stevensons cīnās, Mihubi, Stevenson! Kas par vārtiem žēdīs Stevensonam? Kas par akrobātiku? Šeit bija šis salto spēles laikā. Pret Rīga FC. Labi nosta bumbas sitiens un vārti! Izlaiž bumbu caur rokām Malešs, Kaspars Armanējs 1-0. Un bumba iekļūst vārtos. Tukumnieki panāk 1-1 64. minūtē, un tomēr Žedijs Stevensons, kuru tur bakstīja un sita. Viņš spēlēt. 4 iztrūkumi Tukumam, un tagad Sodloknā bumba ir vārtos! Bumba ir vārtos, un tas ir Žedijs Stevensons! 11 zaudējumu sēriju pret Rīgā futbola klābu. Izdodas gan nodzēst šo nelielo ugunsgrēku. Tukumam pie savu cietokšņu buntu jau pretējā virziena ofensīvi. Aizlauž līdz vārtiem, sitiet ugulāpi. Daugavpils no vārtu zaudējumu. Sergejam Vilkovam, Tukuma vārtu vīram, tā teikt, var teikt vārdu. Tos reanimē. Pagaidām jāreanimē šī spēle. Skaisti! Stevensons! Vēlreiz skaisti! Ņirgājis, bet par 15 minūtēs pēc pārtraukuma. Stevensons var aizskriet prom. Vēlreiz Stevensons dribbles, piespēlē pa labi. Armanis sitiens bloķē. Procentiem. Kembels tālāk iespēlē Stevensons un stops! Dzīvs, vesels, dala piespēles un Stevensons ar rikošetu vēl. Kenrojs Kembels mēģina aiziet projām, Černamordijs sagaida. Kembels atkal cieš un Stevensons ar bumbu, Žedijs Stevensons. Pret Elbašir un Gomu. Bet ir sajūta, kurš biežāk uzvarēs tās divciņas, tās arī tiks tuvāk pretinieki. Iegūst Jelgavnieki. Nevienmēr nospēlē pie BT. Tagad. Un Stevensons uz priekšu. Un šeit arī uzvara pret Metu. Arī uzvara pret Liepāju. Tīri. Tā, tagad 1-1. Komandas galvenais treneris. Viņš pagājušā sezonu Tukumu apspēlēja tikai vienreiz no 4 spēlēm, trenējot Aldo. Stevensons attīga guva un uzvarēja ar 1-0. Viena no sīvākajām spēlēm starp šīm komandām virslīgā līdz šim. 11 mači ir bijuši, vientevojas. Un vēlreiz Stevensons. Tagad viņš ar bumbu uzcet arī no distances atvaira Pūriņš. 10. gadā šāds futbolists pārstāvējis Tukumu vēl pirms 10 gadiem. Jā, jo šeit priekšā ir tikai Stevensons. Uzvar viņš divcīņā. Skin uz priekšu Šabokā. Atpakaļ Stevensonam. Stevensons driblā. Stevensons un netrāpa viņš vārtos. Kārējo reizi. Žedijs Stevensons neizmanto. Ārstnieciskā persona. Piespēles Kembels. Tukuma izpildījumā līdz viņam bumba nenonāk. Tomēr tiek pie bumbas Stevensons. Arī pirmais raidījums. Lielāka iespējamība gūt vārtus. Armanis centrē. Uz tuvo stābu. Liekā bumba un ielas vārtus. Stevensons! Zims malās. Maksims Sidrovs numuru 14. Un Deņis Rogovs numuru 5. Vidējā līnijā Kenrojs Kembels numuru 66. Kaspars Armanis un Kristaps Kārlis. Mihubi, galvenais spēks tur uzsitjūs pa vārtiem. Ļoti. Tel Aviv vienībā pats Acija un Vučurs Liepājs jau tādu gadu garumā bez izmaiņām. Iespējams, ka arī Roms 4-4-2 ar Samoilovu kā Romba augsteļu. Tas tā arī varētu būt un izklausās ļoti loģiski. Armanis ar bumbu. Tukumam pretuzbrukums pēc tam, kad Liepāja pazaudējis. Pārbūve turpinās pēc pārtraukuma. Pēc 74. minūtē Kristaps Dišlers nav veicis nevienu maiņu. Samoilovs teicam, ja divciņā pret Grīmbergu uzvar to Stevensons. Tur daudz vietas brīvajā malā. Kur ir aizsargi? Sitiens, Lazarov. Kaut ko vērtīgāk var izcīnīt sezonas gaitā. Vismaz pēc šīs dienas spēles. Tukuma uzbrukums. Palaida bumbu viens no spēlētājiem. Sitiens! Manuprāt, pirmā apļa gaitā.